lūk, tad vārds Veldē Dalmanai, otrai mūsu stratēģijai, kas arī ar sirdu dvēseli ir plosījusies un kopā ar komandu rakusi, kas tad Latvijas komūnu kartē atrodams. Skaidrs, ka tur vēl šis ir tāds pirmā beta versija, ja, kā mēs runājām, jo ir komūnas, kas ir, un liela daļa no viņiem ir slēgtas grupas, kurās mēs tāpat vien iekšā netiekam. Mums bija diezgan smieklīgs tikko mēģinājums iekļūt tajā senioru ceļo grupā, ja, un pirmajam kolēģim nesanāca, viņš nekvalificējās kā seniors, Leldei sanāca. Tas, protams, tās emocijas dažādi, daudzveidīgas, ja, no vienas puses prieks, ka mēs iekļuvām grupā, kur mēs redzam, kas ir ļoti aktīva grupa īstenībā, un seniori ceļoja faktiski, tāda amazing vieta, kur ja tiešām vajag 65 plus sasniegt, neticam. Jo viņiem daudz brīvā laika, jo ne, kā laikam mēs varam nojaust. Bet par visu pārējo tad vārds Veldē. Super, paldies. Paldies. Prieks arī jūs visus kuplā skaitā redzēt. Rihards iedvesmoja, parādīja, kādas ir tās iespējas, un jūs noteikti tātad sēžat, zobret, griežās, domājat, ok, forši, un ko mēs te Latvijā, un kā mēs varam sāķēties un saķerties. Tas ir tas, uz ko mēs centīsimies atbildēt, vismaz kaut kādā mērā, jo mēs esam mēģinājuši sakartēt šīs komūnas. Mēs tā droši sirdi sakam, ka mums tas ir pirmais Latvijā mēģinājums to izdarīt. Tad, kad mēs tam ķērāmies klāt, mums bija jāsaprot, ka ir jānosprauž arī kaut kādas robežas, jo mēs zinām, ka tās komūnas dzīvo visur, viņas dzīvo ziemā āliņģos, viņas dzīvo čatos, viņas dzīvo grupās, kas bāzējas ap bērniem, kas dzimuši vienā mēnesī. Viņas patiešām ļoti dažādas, bet mums vajadzēja kaut kā viņas izšķirt. Un tad bišķīt pie metodoloģijas mēs gājām šo digitālo ceļu, diezgan praktiski iemeslu dēļ. Tas ir vieglāk meklējams, vieglāk saprotams, vieglāk izmērāms. Gājām cauri grupām, pamatos tas ir Facebooks. Skatījāmies arī Instagram broadcast kanālus, kas nav tīri influenceru par visu kaut ko kanāli, bet kas patiešām ir ap vienu interesi. Pieskārāmies arī Discordam, Telegramam un Patreonam, bet pamatos tas ir Facebooks. Skatījāmies aktivitāti, nelikām neaktīvas izmirušas grupas, skatījāmies arī pieejamību, kas noteikti mūs nedaudz ir ierobežojusi tajā, cik daudz grupas mēs esam palaiduši garām. Dažas mēs noteikti neesam noķēruši un beigās pievienosim arī e-pastu, patiešām aicinām jebkuru iesūtīt arī savu lielākās intereses grupu vai kaut ko, par ko jūs degat un ko jums šķiet, ka mēs varētu būt palaiduši garām. Vēlreiz saku, work in progress. Vēl viena līnija, ko mums arī bija ļoti svarīgi nospraust, ir biedru skaits, jo skaidrs, ka mēs visi arī esam kaut kādās draugu grupu čatos, kaimiņu būšanās, māju čatos, un tās arī ir komūnas. Mēs to nekādā veidā nenoliedzam, tās ir arī svarīgas komūnas, bet mēs šoreiz tā laižam uz masu, tātad vismaz 1000 biedru, un vēl pašās beigās uzmetam bišķīt čurikus, pasakam, ka jā, tas ir subjektīvi, tas ir mūsu komandas darbs. Tas ir tas, ko mēs esam mēģinājuši darīt, esam iedevuši kaut kādu rāmi, work in progress, palīdziet mums arī to attīstīt. Bet tad par to, ko mēs esam atklājuši, salikām to visu 39 dažādās interesēs, mēģinājām viņus vai plest vai šaurināt, beigās sapratām, ka tas 39 mums būs tas optimālākais skaidrs, kas nosēdz to lielo vairumu. Atradām vairāk kā 600 interešu grupas, nav maz. Un uzreiz jau var pačukstēt, ka lielākajā interešu grupā ir vairāk kā 116 000 dalībnieku. Tātad tas ir liels cipars, ko īstenībā nevar neņemt vērā. Tā ir liela auditorija, un atceramies, ka to viena konkrēta interese. Kā jau arī Rihards minēja, mēs neesam mēs, ja mēs nepieskaramies brand capital datiem. Mēs gadu no gada jau jautājam cilvēkiem, kas ir tās viņa intereses, par ko viņi interesējas. Uzreiz var pateikt, ka ir atšķirības starp to, ko cilvēki atzīmē kā savu interesi un kas ir tās lielākās interešu grupas, bet redzam, ka Latvijā mums tā lielākā vilkme ir īstenībā uz tādām 4 lietām, kas interesē vismaz katru otro Latvijas iedzīvotāju. Tā ir ceļošana, filmas, seriāli, mūzika, atpūta dabā. Tad tās intereses mums pamatā ir ar tādām laiskām, brīvā laika pavadīšanas lietām. Paskatāmies kontekstam.
vienmēr jau interesē, kas tad kaimiņos notiek. Tā interesantā lieta ir tā, ka mūs visus vieno ceļošana, tā absolūti pirmā nesošā interese. Jā, Igaunijā tur vairāk interesē mājdzīvnieki, Latvijā mums filmas, seriāli un Lietuvā pavārmāksla, bet ceļošana vieno mūs visus Baltijā. Tagad paskatīsimies tad uz to, ko mēs esam atraduši, izkāpjot ārā no Brand Capital un iekāpjot iekšā komunās. Šeit mums ir tās 39 intereses. Uzreiz saku, visu šo būs QR kods, varēs tādu kā mini reportu lejupielādēt, varam nemēģināt traki zoomot, tas viss būs pieejamāks vieglākai izpētei. Redzam, ka tās 5 lielākās interešu grupas ir zem tādas precējies ir bērnu kategorijas. Tad mums ir ļoti svarīgi praktiski iepirkties, mums ir svarīgi atrast jumtu virs galvas, gribam arī paceļot, gribam izaudzināt labus bērnus un pārvietoties automašīnā. Tas ir tāds kā pamats, kur mēs arī redzam, iepirkšanās mums ir kopīgais, tas ir starp visām grupām kopīgais biedru skaits. Protams, paturam prātā, ka viņi var dublēties, ja grupas ir dažādas, cilvēks var pieteikties vairākās grupās, bet kaut kā mums to apjomu vajadzēja definēt. Lūk, un tad iepirkšanās mums ir 938,000 biedru, tā kā tas arī ir super liels apjoms, arī kaut kas tāds, ko mēs nevaram tā vienkārši palaist garām. Bet paskatoties uz tādām mazākām grupām, es arī bišķīt iezūmošu, te mums arī ir tā mazākā daļa, ko noteikti neviens neredzēja, bet tur mums arī ir viss spektrs, kultūras svētki, humors, politika, un mēs sapratām, ka mums ir jāiznes arī atsevišķa grupa, kas saucās sievietes, jo ir ļoti daudz grupas, kas veidojas tieši ap sievietēm, super sievietes, atbalsta sievietēm, sievietes konkrētā lokācijā, un tur tur ir potenciāls vīriešiem iefiltrēties. Un kas arī likās interesanti, ka mums filmas un seriāli bija top 3-niekā kā interesi, kas mūs interesē, bet ja mēs paskatāmies uz grupām, tad tīri pēc dalībnieku skaita šīs ir grupas, kur ir mazāks apjoms. Ko mēs no tā varam spriest? Jā, visiem ir interese pasēdēt dīvainā kaut ko pastīties, what's next, ko man vajadzētu redzēt, bet tāda aktīva interese ir šaurāka, un tā ir tā daļa, kur mēs varam dabūt tos super aktīvos cilvēkus, kuriem ir tā lielā interese un vilkme. Tagad es parādīšu top 5 intereses. Mēs visām esam izveidojuši tādas kartītes, top 10 kartītes varēs arī lejupielādēt. Šeit tas, ko mēs skatījāmies, kas tad mums ir tā vienojošā interese, jeb tā lielā vilkme, cik daudz komunas mēs esam atraduši, kas ir kopējā auditorija, cik liela plašāka auditorija, un tad izšķīrām arī 3 lielākās auditorijas, kas iepirkšanās ir atdot pirms met ārā Rīga, Lidl atklājumi un vilšanās, atdod maiņu dāvinu, pārdod mēbeles sadzīves tehniku. Šeit arī uzreiz tāda neliela piebilde, ka mēs esam grupu nosaukumus ielikuši copy-paste, drukas kļūdas tur ir tieši tāpat kā nosaukumos. Mēs vienkārši sūtījām korektorai un saņēmām daudz labojumus un teicām, nē, mēs turamies pie autentiskā. Un tad atkal tādas interesantākas grupas, kam pievērst uzmanību, piemēram, slepenais pircējs, viss līdz 5 eiro un tērējam gudri. Tas, ko uzreiz jau var pateikt, ko mēs pamanījām, veicot šo komunu izpēti, tā latviešu interese ir super praktiska. Te mums riktīgi iezīmēs tas praktiskais latvietis, kurš meklē to labāko darījumu, kurš meklē to iespēju kaut ko pabīdīt, samainīt, pārdot, nopirkt, kas meklē kādu padomu. Un to mēs redzam arī šajā mājokļu grupas, jeb intereses, kā mēs tās saucam par interešu kartītēm, kur mums ir vairāk kā uz pusi mazāks komunu skaits, tikai 15, bet kopējā auditorija vienalga ir aptuveni tikpat liela, 640,000. Un šeit atkal, kas man likās smieklīgi, mums laikam Latvijā ir tāda izmisīgā māja, jo māja meklē cilvēku un māja meklē saimnieku. Bet ir arī daudz nišīgākas. Pieņemsim, ir moduļmājas Latvijā, arī pietiekami liela grupa, un grupa ar ļoti eye-catching nosaukumu Sviestmaizi. Nekustamie īpašumi līdz 5,000 eiro un īra līdz 50 eiro mēnesī. Es nezinu, ko tur vēl var atrast, to es ieteiktu katram paskatīties.
21. gadā. Tad, šis mums var būt tāds, parāda to, ka šādi cipari vairs nebūs. Tad trešā lielā interešu grupa ceļošana, 31 komūna, atkal redzam, ka staigā šis komūnu skaits uz pusi vairāk kā iepriekšējai interesei. Super praktiski. Meklējam pēdējā brīža ceļojumus, gribam ceļot bez bēdas un vispār gribam arī ceļot kopā ar latviešiem. Kā jau Andris minēja, interesantā grupa seniori ceļo, bet bez tās praktiskās puses mums ļoti parādās arī šī komūnas puse, ka mēs gribam ceļot kopā un mēs gribam atrast ceļa biedru, jo varbūt nevienmēr gribas ceļot vienam. Un tad šī ir tā vieta, kur grupas caur interesēm nāk klāt un palīdz. Ceturtā lielā interese mums ir bērnu audzināšana, kur arī redzam šo sadalījumu, ka tās lielākās, masveidīgākās grupas ir super praktiskas par tirgošanos, par jaunām bērnu lietām, bet tādas nišīgākas grupas īstenībā ir ļoti daudz par atbalstu, kur mums ir visiem labi zināmais atsaucīgo māmiņu fórums, kur mums ir daudz bērnu ģimenes, kur mācos būt mamma, normāli vecāki, tur arī plašs spektrs ar to, kur mēs varam meklēt atbalstu. Un pavisam ātri, lai mums ir tas top 5, tad automašīnas arī svarīga lieta, arī praktiski tirgojamies, bet ejam super dziļi nišās. Mums ir Latvijas elektroauto klubs, mums ir PSRS mopēdu tirgus, mums ir arī Kārguru grupa. Ļoti plašs spektrs. Kā vienmēr visiem patīk salīdzināties, salikt kaut kādus topus, rankingus, mums jo īpaši. Un tad šeit mēs arī salikām top 10 lielākās Facebook grupas. Kā redzam, dalībnieku skaits ir no 116 000 līdz 71 000 šo grupas biedru. Kā jau redzējām arī pēc šīm lielākajām interesēm, tad tur ir mājokļi, tur ir ceļošana, bet tur ir arī ļoti daudz ēdiena, tur ir receptes un produkti, un tur ir tikuši arī Latvijā radītas lietas, jeb handmade in Latvija, tātad patriotisms arī nekur nav pazudis. Tas, ko mēs tagad darīsim, mēs tā ejam pa tādu piltuvīti tajos mūsu atklājumos, paskatīsimies uz konkrētām grupām. Tad lielākā Facebook grupa pēc dalībnieku skaita ir garšīgas receptes un mēles emoji, jeb, kā paši grupas moderatāri saka, tās ir receptes ar garšīgiem, interesantiem un skaistiem ēdieniem. Grupa pastāv diezgan ilgi, vairāk 8 gadus, un ir super aktīvi. 22 ieraksti vidēji dienā. Par ko tad tur tiek rakstīts? Receptes. Tieši tik vienkārši. Pamatos cilvēki dalās ar receptēm. Tātad, ja jūs vēlaties pagatavot sātīgus pupiņu salātus, tā ir vieta, kur doties. Ja jūs vēlaties pasniegt šokolādes cepumu čiekurs Ziemassvētkos, tā ir vieta, kur doties. Un vai kāds ir pamēģinājis olas burgeri? Neviens? Nu, lūk, arī iespēja, kur doties, izmēģināt, apskatīties. Šajā grupā tiek liktas arī ik pa laikam kādas saistošas lietas, piemēram, kāds tirgojas ar pavāru grāmatām vai tiek pārpublicēts saturs no citām vietām, bet pamatos tā ir tāda vairāk kā palielīšanās ar to, ko es pagatavoju, plus instrukcijas, kā to var izdarīt, un tad komentāros mums aiziet diskusijas. Mēs šeit esam marketinga cilvēki, tāpēc pieskaršos, protams, arī tam, un gribam, vai mēs to negribam, mēs dzīvojam šajās grupās, zīmoli dzīvo mūsu grupās, un kā tas tīri praktiski izskatās, piemēram, šeit ir piemērs, kur posta ieraksts ir ielicis recepti, Forevers ribiņas ar kartupeļiem, soli pa solim, un kas notiek komentāros? Komentāros tad cilvēki stāsta, jā, Forevers ribiņas ir patiešām labas, es arī domāju par ribiņām, es gan labāk viņas gribu iemarinēt, nevis pirkt jau marinētas, un es viņas vispār labāk lieku cepeškrāsnī vai spānas. Tā kā tur atkal veidojas šīs diskusijas par un ap, un pirms mēs arī gājām cauri, un tie zīmoli dzīvo šādās grupās tā ļoti organiski. Piemēram, mēdz būt, ka cilvēki ieraksta, hei, man ir dobeles milti, ko lai es pagatavoju? Vai jūs esat ēduši ganbejā to zupiņu? Es gribu tādu uztaisīt. Dod man padomus. Un tad tur viss tas mutuls notiek, un tad tur viņi ņemās un dalās ar lietām. Vēl viena lieta, kas vieno komūnas, ir iestāšanās pret kaut ko. Un šeit ir arī tāds piemērs. Anti-Rīgas nama pārvaldnieks Rīga, kur grupas šis pavadteksts ir laipni lūgt visi, kas neapmierināti ar Rīgas nama pārvaldniekas darbību.
Tādi ir 6,3 tūkstoši, bišķīt vairāk. Grupa pastāv vairāk kā 5 gadus un ir diezgan aktīva. Protams, tas saturs, kā jau jūs varat iedomāties, ir visas lietas, ar ko cilvēki nav apmierināti, kas tad nav izdarīts, kur kādas nevīžības, bet tas, kas man pašai likās smieklīgi, bija ieraksts ar to, vai drīkst par pozitīvo. Jo dāmai ir pieslēgta apkuri, un viņa ir tā kā priecīga par to. Un komentāros te nekā pozitīva nav. Vai arī negribas ticēt. Tā kā šeit mums arī parādās tādi kā nerakstītie grupas noteikumi, ka ja mēs esam pret un bez nekādām pozitīvām lietām. Bet ja bišķīt nopietnāk, tad ir tā, ka šī grupa pilda ļoti vajadzīgu funkciju. Tā ir tā grupa, kur tiek savākta informācija par to, kas tad ir tie lielākie sāpes punkti, un grupas moderatori savāc šo informāciju un veido reālas tikšanās ar Rīgas pārvaldnieku valdi. Tātad šeit mums ir arī kaut kāda problēma risināšana. Tāpat arī šī grupa iesaistās, tiek aicināti, ar viņiem kopā tiek veidot dažādi pasākumi, kas tieši atbilst šīs grupas interesēm. Vēl viena interesanta grupa, kas arī pilda funkciju, kam nav īsti citur atbalsta, ir Atbrīvojies no ēdiena Rīgā. Īstenībā viņi arī iestājas pret kaut ko, viņi iestājas pret ēdienu izmešanu, kas ir ļoti labs un foršs mērķis, un man patīk viņiem pašiem tāds ļoti lielisks apraksts ir neturi ābolus zem gultas, maizi grāmatu plauktā un rosolu uz balkona. Padalies ar citiem. Un tieši tas arī tur notiek jau vairāk kā 8 gadus. Tas, kas šeit arī iezīmējas, ir ļoti skaidri noteikumi grupā. Mēs esam aktīvi, tas ir tas, ko mēs darām, tā ir mūsu kopīgā interese. Mēs atdodam ēdienu, mēs par to neprasam nekādu maksu, mēs esam laipni. Un visu laiku komentāros arī parādās atsaucas uz šiem noteikumiem, cilvēki tam seko līdzi, stājas rindā. Kas tur tiek atdots? Viss. Tā kā patiešām. Sākot ar zivs galvu, turpinot ar dažādām ēdienu pakām, kur atrodas dažādi veidi produkti no lēcām līdz pankūku mīklai, un arī vakardienas augstā zupa. Es šai grupai sekoju, pirms mēs sākām visu šo pētījumu, tas kaut kāds pār pa 2 gadiem, un lai cik jocīgas lietas netiktu tur ieliktas, viņas vienmēr pazūd. Dažreiz pat izveidojas kaut kāda strīdi par to, ka, hei, es varu atbraukt ātrāk, hei, man te varbūt kāds man var atsūtīt, starp citiem auditorijā kāds, kurš nodarbojas ar kurjeru pārvadājumiem, pakomātiem, superīga vieta, kur ielikt iekšā un piegādāt šīs lietas, ko tad atdod. Lūk, tāda vēl super interesanta iezīme, ko mēs novērojām visā šajā komunu kartēšanā. Mums ir lielas grupas, Sapņu dārzs, Dārznieku forums, nezinu, cik daudz senioru tur ir iekšā, bet pietiekami liela auditorija, 55,8 tūkstoši, viss par un ap dārzu, puķēm, diezgan plaši, bet tās grupas nebeidzas tur. Tā segmentācija grupās ir super šaura, un te ir tikai daži piemēri. Un tas, kas man ļoti patīk, ir, pieņemsim, sadalījums. Tikai rozes, jūrmalas rozes un burvīgās rozes. Un nē, tā nav viena un tā pat lieta. Un tam katram ir sava atsevišķa, dzīvojoša, funkcionējoša grupa. Tāpat arī peonijas galīgi nav aizmirstie ziedi. Mums ir peonijas Latvijā. Mēs mēdzam arī peonijas pielikt klāt pie ziemcietēm, lilijām un citām puķēm pie Ievas salaspilī. Tā kā jā, šeit mēs, bet atkal tā labā lieta, ko mēs redzam, ja mums, piemēram, ir, nezinu, piemēram, jauns iepakojums, uz kuru ir uzlikt īrisi, un mēs gribam dabūt tos hardcore īrisu fanus, nu te viņi būs. Jo patiešām visi, pat ja tie ir 2000 cilvēki, kas ir tajā grupā, viņi tur ir, un viņi ir, nu, tā kā stāv un krīt par īrisiem. Tā kā tā arī tāda interesanta iezīme. Vai mums ir grupas par sēnēm? Jā, mums ir. Viņas arī ir ļoti daudz un dažādas. Ir sēņu receptes, ir sēņošanas vietas, ir sēņu mednieki, bet šī ir mani personīgi tad mīļākā grupa, jo tā ir Latvijas mikologu biedrība un draugi, un viņu mērķis ir tīri noteikt sēnes. Mēs te nedalamies ar vietām, receptēm, ēst vispār, vai sēnes ir ēdams, tas vispār ir aizliegtais jautājums, mēs tīri nosakam sēnes.
Kā mēs to darām? Pēc Initas Danilānas ieraksta īsa pamācība sēņu noteikšanā un fotografēšanā. Tas mums arī ir tāds kā bauslis nolikts, kā mums ir jābildē bildes. Un šeit fotogrāfijās mēs arī redzam, sēnē ir jābūt savā vidē, tai ir jābūt redzamai cepurītei, jābūt redzamam kātam. Latvijas mikologu biedrība ir izveidojuši arī savu lineāliņu, caurspīdīgu, tā kā viņiem jau ir šī vilkme brendoties. Ja kādam ir kādi nazīši, groziņi, domāju, ka šī ir ļoti laba grupa, ko var uzrunāt. Grupa, ko noteikti visi gaidījāt, seniori ceļo. Mums pašiem šī ir super mīļa grupa, salīdzinoši visjaunākā no tām, ko mēs tā dziļāk papētījām, pastāv tikai vairāk kā gadu. Bet pulcē ap sevi jau vairāk kā 11,000 dalībnieku, un es patiešām esmu tas, man gribas teikt, jaunais retais izņēmums, patiešām grupas biedri pamatā ir, tomēr ar sirmām profilu bildēm. Es vēl mēģinu saprast, kā es jūtos par to apstiprinājumu. Bet kas tur notiek? Tur seniori patiešām meklē, kā aizpildīt savu laiku, viņi meklē ieteikumus, kur labāk braukt, kas ir viņiem pieejamāks, kas ir viņiem interesantāks, un dienas beigās viņi meklē arī ceļabiedrus. Un kā mēs definējam seniorus, šeit ir ielikts ieraksts par ceļojumu, un jautājums, vai ekskursiju pielāgot tieši senioriem? Atbilde, nezinu, man ir 72. Ja mēs skatāmies uz lokācijām, arī svarīga īstenībā komūnu grupa, ko noteikti nevar tā vienkārši palaist kaut kur un nepievērst tai uzmanību, tās ir apkaimju grupas. Šeit ir tikai dažas, ja neredzat savu, screenshots vienkārši nav ielikts, jo es ticu, ka katrs no jums ir savas apkaimes grupā. Tas, kas notiek ar šīm grupām, viņas iet ārā ļoti redzami ārā no digitālā. Viņas ir fiziskas, viņas taisa futbola turnīrus, viņas taisa tirdziņus Čiekurkalnu krustcelēs, viņas risina atkritumu problēmas, viņās iekšā izveidojas arī kaut kādi spēki viens par viens pret. Piemēram, arī Grīziņkalnā man šeit tas arī ir apkaimes tāds nopelns, ka arī tur tika iestartēts tirdziņš, un šīs ir grupas, kas arī reāli iesaistās valsts pārvaldē. Tātad vēl viena svarīga vieta, vēl grupa, uz ko var paskatīties. Un tad tāda superfunkcionāla lieta, arī saistīta ar lokācijām, pārvietošanās. Konkrēta grupa, Rīga, Dagda Rīga, vienīgā grupa, ko pētīt dziļāk, kurai nebija pilnīgi nekāda apraksta. Acīm redzot, tas viss ir super pašsaprotami. 1,3 tūkstoši kopēja auditorija. Arī šāda grupa, pēc tādas kategorijas, tāda nav vienīgā. Mums ir pilns ar Rīga X Rīga grupām. Piemēram, Smilteni Rīga, Rīga Smilteni, Talsi Rīga, Rīga Talsi. Un tad ir tāda interesantā grupa Rīga Liepāja Saldus Kuldīga Jelgava, kas nav īsti pat viens ceļš, bet tā ir viena Latvijas puse. Kas tur notiek tajās grupās? Super vienkārši. Vai nu tiek meklēts, vai kāds brauc, vai arī tiek piedāvāts, vai kāds brauks ar mani. Tīri pārvietošanās. Ik pa laikam tiek iemest arī kaut kādi pārvākšanās, pārvedāšanas transporta servisi, tā kā atkal kādam transporta uzņēmumam šī ir vieta, kur parādīties, bet es mēģināju pievienoties šajā Dagda Rīga, Dagda grupā, un man ātri apstiprināja, un man mūsu kolēģi Megija, viņi man raksta, hei, ko tu dari? Kāpēc tu tur mēģini pievienoties? Un es viņai saku, jā, mums šis pētījums, un es viņai pajautāju, kā tu izmanto šo grupu, vai tu brauc. Un tad tur ļoti skaidri iezīmējās tā lieta, ka pavisam vienkārši autobusu laiki ir tik, cik viņi ir. Viņi ir tādi, kādi viņi ir. Piemēram, šajā konkrētajā maršrutā tie laiki ir tikai 2, un mēs zinām, ka mums ir diezgan grūti tam pielāgoties. Un tas, kas tur notiek, viņi arī risina problēmu, kurai nav īsti cita risinājuma. Un kā Megija raksta, vienmēr bija pilns auto, cena gandrīz kā par autobusu. Un tad vienkārši veiksmes spēle kāda kompānija gadās. Bet atkal redzam, ka šī ir komūna, kur mums veidojas atbalsts, kur mums ir mērķis, mēs sanākam kopā un nonākam kopā gala punktā. Tās grupas ir kaut kas tāds, kur es varētu tā kā Pandoras lādi vienkārši vilkt pa vienai ārā un stāstīt jums, bet pastīsimies tagad par to, kur tad ir vieta zīmoliem, jo tas, kāpēc mēs esam atnākuši.
Mēs, kā jau stratēģi, vienmēr gribam kaut ko sastrukturēt, tāpēc paskatījāmies uz tiem veidiem, kā zīmoli parādās grupās, un parādīšu jums tos biežākos veidus. Tātad pirmais komunas, kas veidojas ap zīmolu, bez zīmola iesaistas. Šeit ir, arī mums pašiem ir sava LEGO grupa. Gandrīz visām automarkām ir savas grupas. Mums ir Volvo, Audi, BMW, Voyager klubs, viss pēc kārtas. Un te tāds tā kā, un tā komunikācija, kā tur notiek, kā jau minēju, gribam vai negribam, mēs tur parādamies. Un pagājušās nedēļas case tas to ļoti labi iegaismoja. Kas notika no rīta, Lidl aplikācijā parādījās paziņojums, ka rotaļu virtuvītei ir liela atlaide. Cilvēki skrēja uz veikaliem, tās virtuvītes bija ļoti maz, nedabūja visi, kas gribēja, laikam vispār tikai pāris izredzētie dabūja, un tad sākās Facebook grupās, pamatā atsaucīgo māmiņu formā, bet arī citās, sākās tā lielā ņemtne ap to, ka nav dabūjuši, ko gribējuši. Kas notika tālāk? Šīs dusmas izgāja ārpus Facebooka, viņas aizgāja uz Twitter, viņas aizgāja uz WhatsAppu, un viņas aizgāja jau ap kaut kādu dienas vidu uz mēdījiem. Parādījās kā ziņa. Un it kā ar to vēl nepietiktu, cits zīmols paņem un izmanto to savā labā. Un šeit arī mēs redzam pēc komentāriem, ka cilvēki to novērtē un dodiet prēmiju marketinga vadītājiem, super gājiens un viss ļoti forši. Tā kā jā, šis ir tas viens veids, kā mēs varam gan labā, gan sliktā gaismā parādīties komunās, un mēs tur vienkārši esam. Otrs veids ir zīmoli var veidot sadarbības ar interešu grupām. Viena lieta, ko mēs pamanījām, DPD mēdz sāķēties ar grupām, kur notiek kaut kāda veida tirgošanās, piedāvājot atlaižu kodu tiem, kas sūta, kur paēst, savukārt izveido unikālu pasākumu Ganbei. Tā kā tas ir tāds vēl viens veids, kur mēs veidojam attiecības un kaut kādu veidu sadarbību, tad zīmoli var vienkārši organiski iesaistīties. Pieņemsim, Splendid Palace Must See Movies grupā var ielikt linku uz savu pasākumu, vai arī Gulbenes novada bibliotēka grupā autori pasākumi un grāmatu jaunumi var ielikt arī ziņu par pasākumu, ka pie viņiem brauc rakstnieci. Dažreiz zīmoli ieliek ziņas šajās komunu platformās, vairāk izmantojot tās kā reklāmu laukumus bez īpaša konteksta. Jautāsies, kas tad notiek pēc mūsu novērojumiem, nav baigi apmierināti komunu biedri. Sākat bišķi ķengāšanās, dusmēšanās komentāros, kas tas vispār ir, metam ārā, un tur mums atkal parādās tie nerakstītie noteikumi. Un tāds pēdējais veids, kas ir ļoti, ļoti foršs, tā ir zīmola radītas komunas. Šeit arī divi piemēri, nav tikai divi piemēri, ir vairāk piemēri, kur tiek izveidot šīs komunas ap zīmolu vai zīmola atbalstītas, zīmola stāvēs klātā izveidē. Šeit, protams, jāņem vērā, ka tas nav tāds viena kampaņa uztaisam un tagad viss notiks, bet tas ir reāls darbs, tas ir ilgs ieguldījums, bet tā atdeva var būt ļoti, ļoti forša un ļoti spēcīga. Savilkšu ātri visu kopā. Ja mēs vēlamies sadarboties ar komunām, mums ir jāņem vērā tas, ka tam mūsu saturam ir jāiekļaujās šajā interesē. Ir jābūt tai saķerei, ir jābūt atbilstībai. Mums ir jāievēro nerakstītie likumi. Mums ir arī jāpatur prātā šī varas sadale, bet katrā grupā ir kaut kāda noteikta likuma un mums tie ir jāņem vērā. Visa šī grupu komunikācija paģēra to, ka mēs neesam perfekti, mēs esam autentiski. Un tā īsti nav vieta, kur iet ar tādām super glancētām studijas bildēm. Tas var ļoti lekt ārā. Protams, var būt kaut kādi gadījumi, kad tas var strādāt, bet, lai labāk iekļautos tajā komunā, mums jāpatur prātā, ka jābūt autentiskiem. Mums ir jābūt case by case pieejai. Šeit mēs neiedosim nekādu templētu. Nebūs tā, ka mēs pateiksim, kur jums jādara 1, 2, 3, 4, un jūs aiziesiet pie jebkuras komunas, un tur tas viss strādās. Katra komuna citādāk, arī viņiem tās izpausmes no digitālajām līdz fiziskajām ir ļoti daudz un dažādas, un tāpēc tas jāpatur prātā, un mums ir jāpadomā par to, kādu pievienoto vērtību mēs nesam. Nu, lūk, tūlīt saukšu komunu līderus uz skatuvi, tikmēr varbūt kādam ir jautājumi. Jā.
Mums ir pat mētājam lieta, jā. Jā, es par Twitter gribēju piebilst, jā, ka Twitter arī ir diezgan spēcīgas tādas aktivitātes notiek. Vienīgais, varbūt tas nav tādās grupās tā kā definētās, kā mēs redzam. Jā, nu, šeit vispār tā ielikšana rāmjos ļoti grūti, jo patiešām ir sarakstas, ir fiziskas tikšanās, ir dažādi veidi, kur tiek komunicēts, un mēs jūtam, ka tās intereses ir vilkmas, bet, lai mēs kaut kā varētu izskaitīt un izmēģināt, tad mums vajadzēja tās kaut kādas grupas paņemt. Bet noteikti tas ir kaut kas, ko mēs varam attīstīt, pievienot un mēģināt papildināt visu šo kartēšanu. Varbūt vēl kādi? Jā, rekur. Man tāds jautājums, vai darba meklētāju grupas arī tika kā tāds kvorums tiek uzskatīts? Un tas viens, jo es redzu, ka viņas diezgan aktīvas un arī laikam pilsētas grupas, bet tas līdzīgs laikam tā kā apkaimi arī varētu būt. Jā. Un otrais, vai no tāda zīmola viedokļa iekļaušanās, vai ir novērots, ka, piemēram, tādās nejaušās diskusijās viņi iesaistās, piemēram, jūs minējāt par to, ka kādus gan bez upiņam uztaisīt, vai varbūt tas arī tiek izmantots, nereti redzu, ka iznācis jauns produkts un tad tāds, hei, vai tā kā, ko es varu uztaisīt ar šo produktu, bet tā labi redzams, ka tur ir vai kāds viltus profils apakšā, vai nu, tā kā tas nāk bišķi no zīmola. Varbūt arī kaut kā novērojums. Jā, atbildot pirmo jautājumu, mums ir iekļauts arī šīs darba meklētāju grupas, kas patiešām ir daudz un arī super segmentētas. Latvieši meklē darbu Nīderlandē, studenti meklē prakses iespējas, tur arī tas spektrs ir ļoti plašs. Mēs to esam pielikuši zem atbalsta palīdzība, tā ir tā mūsu kopīgā interese. Un otra grupa, ko minēja, bija Pilsētu. Jā, tas mums arī pievienots pie šiem lokālajām apkaimēm, kur arī tur tas spektrs arī ir skaistumkopšana tukumā, nu, tur patiešām ļoti, ļoti plaši, tā kā tas arī mums ir apzināts, pievienots. Un par šo tad proaktīvo iesaisti, cik es skatījos, es nemanīju, ka zīmoli iesaistītos. Varbūt ir bijis kāds darbinieks, kurš ieraksta kādu labu komentāru reaģējot, bet to tā, zin kā, nezinot, tu to tā nepateiksi. Tā noteikti ir vieta, kur var iekļauties, bet tas arī, nu, tas ir diezgan grūti. Tev ir jāsako entajās grupās, tev jāstāsta, kas tur visu laiku notiek. Bet tas, ko noteikti var darīt, šīs grupas var izmantot kā tādu pataustīšanās vietu, kur tu vari iet un kaut vai caur meklētāju ierakstīt to savu zīmolu vārdu un paskatīties, kas tad tiek par tevi runāts un kādas diskusijas parādās. Man liekas, tā ir daudz īstāka, autentiskāka fokus grupa nekā tad, kad tiek 8 cilvēki ielikti būrī un viņiem tiek uzdot jautājumi. Ja? Nu, es domāju, ja gribās tiešām tā saprast, par ko cilvēki besās vai par ko viņi priecājās, ka šajās grupās to lieliski var redzēt. Un, manuprāt, tāda forša, organiska un ļoti godīga iesaist, kad es pārstāvu šo zīmolu, mums starp citu šobrīd ir labs piedāvājums, tiktu novērtēta. Tas, kas droši vien netika novērtēts, ka vienkārši tādas pamveidīgi pie katra ieraksta apakšā ir mūsu rekur zīmolam ir šāda akcija. Nu, skaidrs, ka to tad ātri droši vien mēs laukā. Vēl kāds jautājums?